Sveiciens visiem Sporta centra.com skatītājiem, Rīgas Dinamo līdzjutējiem un arī hokeja līdzjutējiem. Esiet laipni aicināti Piņķos Inbox LV ledus hallē. Patiesībā jāsaka, ka pavisam godīgi, ka šī ir mūsu Rīgas Dinamo spēlētāju otrā mājvieta. Pats par sevi pirmā mājvieta, kuros dzīvo. Otrā mājvieta, kur viņi pēc iespējas vairāk laika sezonas laikā pavada, tas ir Inbox LV ledus halla. Un trešā mājvieta, protams, varētu būt Arēna Rīga, kur mēs aizvedam savus oficiālās KHL mājas spēles. Pārsvarā tajos brīžos, tīpaši tagad, kad vesela nedēļa, pat nemazliet vairāk ir bez spēles laika, tad spēlētājiem treneru korpus ir nostādījis 2 treniņus dienā. Pārsvarā pirmais treniņš ir no rīta, čaļi sabrauc, patrenējās, nomazgājās, aizbrauc mājās, paēst, atpūsties un vakar atkal uz otro treniņu. Mēs esam trāpījuši laikā starp pirmo un otro treniņu. Kā jūs redzat, ir auto stāvvieta ar visu autoparku. Tagad uzreiz atzīšos, gandrīz nav neviena Rīgas Dinamo mašīna, izņemot šo te balto. Miniet 3 reizes, kam tā ir. Aizsargs ar otro numuru spēlē. Šobrīd viņa dēls Martiņš noteikti trenējās ar Rīgas Dinamo bērniem, bet patiesībā, godīgi sakot, es nezinu, kā ir šogad, bet pagājušo gadu, jums varētu parādīt nelielu noslēpumu, stāvvietas ir iedalītas. Es esmu pārkāpis vienu no likumiem. Es nezinu, tagad šito materiālu skatīsies viens no treneru asistentiem, kurš brauc ar mašīnu ar valsts numuru zīmi šo te, kur es nolicu savu automašīnu. Bet treneriem bija vietas iedalītas, un no pagājušā gada vēl Julijs Šuplera numurs ar Slovāku numuru zīmēm ir palicis. Nedod Dievs, kāds būs ielicis viņa vietā mašīna. Es nezinu, šogad katrā ziņā arī čaļi, atbrauc laikam jau liek brīvajās vietās, kur ir, tur ir, bet godīgi sakot, es tiešām nezinu, kas notiek ar čaļiem, ja kāds ieliek automašīnu citā paredzētajā vietā. Labi, ko tur daudz par automašīnām, ejam iekšā skatīties, kā mūsu Rīgas Dinamo spēlētāji dzīvo šitā te Inbox LV ledus hallē. Noteikti daudz no jums ir bijuši šeit. Pārsvarā mūsu jauniešu komanda spēlē savus jauniešu hokeja līgas spēles. Sveiki! Un tagad ekskluzīvā iespēja numur 1, ka Rīgas Dinamo ģērbtuves atslēgas netiek dotas nevienam, bet mēs pamēģināsim izmantot dienas stāvokli. Drīkstam paņemt un ieiet pastīties. Kurš pirmais brauc, tas pirmais paņem atslēgu un vienmēr par to parakstās, tāpēc, ka pēc tam arī viņš ir atbildīgs par atslēgas nodošanu. Šad tad kāds noteikti apstājās arī pie mazā veikaliņa, iegādājās kādu brokastu riekstiņu vai kaut ko tam līdzīgu, bet patiesībā jau par to rūpējās visu mūsu sadarbības partneri, kas piegādā gan kafijas, gan riekstiņas, gan cepumus, gan vispārējo. Un no rīta skaidrs, ka čaļi satiekoties pārunā kaut ko, kas ir noticis, kas nav noticis, kā ir izgulējušies, un noteikti iedzer kādu rīta kafiju. Šī ir Rīgas Dinamo māja, dzīvoklis, istaba, sauciet to, kā gribiet. Tur, kur pavada tiešām ļoti daudz laika mūsu spēlētāji. Rīgas Dinamo ģērbtuve. Skaidrs, ka vēlētos lielāku, plašāku, iekārtojamāku, bet kāda ir, ar to ir samierinājušies un tā arī dzīvo. Pavisam īsi, katram ir savs skapītis ar vārdu uzvārdu un jau no sezonas sākuma, tā kā mēs to esam iedalījuši ar komandu, kurš sēdēs, un patiesībā jau ņemot vērā jau 4. sezonu, KHL šobrīd notiek, tie, kas jau no pirmās sezonas ir spēlējuši, ja es nekļūdos, tad tie arī sēž tajās pašās vietās, kur jau pirmajā gadā ir apstājušies. Vārdsargi tiek sadalīti. Māris Jučers, Kris Holts, ja nemaldos, ir kaut kur citur, bet tagad es uzreiz nevaru pateikt. Pēc kārtas Miķels Rēdliks, blakus Arvīts Reķis. Džemijs Lundbergs atbrauca, iedalījām viņam šo te vietiņu. Pa Džemijus jums mazliet vēlāk pastāstīšu, tīpaši par viņa slidām un par viņa slidu asmeņiem. Jūs varat paskatīties, teiksim, bet mazliet vēlāk šis stāsts būs. Noteikti varbūt tagad tā uzreiz uz sitē nevarēs redzēt, bet tur ļoti interesants moments ir Jānis Sprukts. Jāni vienmēr var pazīt pēc. Es viņu atpazīstu un vienmēr prasu, kur tu esi iegādājies šādu te krūšu sargu. Viņš man neatklāja un vienmēr, es arī tādu gribētu starp citu. Nākamais Kristaps Sotnieks, Juris Štāls, 66. Vai jūs zināt, kurš spēlē ar nūjām, uz kurām ir uzraksts Ananās? Numurs 66 arī ļoti interesants stāsts. Un Ananās šobrīd ir ar Krievijas U20 izlasi, ja nemaldos, Somijā, kur viņi tā kā arī izlases turnīru aizved. Mārtiņš Kārsums, mūsu lielākais spēku paņēmienu meistars. Kris Holts, to var pamanīt pēc tenis bumbiņām, kurus viņš izmanto sildoties un trenējot savu reakciju. Frederiks Vārks, Ģirds Ankipāns, pašā stūrī Mārtiņš Cipuls ir, Andersons Jānis, Ašiņižavīs, Jēkabs Rēdliks, Gīns Mēja. Un tagad interesanti būtu redzēt, šeit nav neviena uzraksta,
Interesanti zināt, kāpēc mēs neesam uztaisījuši, bet noteikti to labosim. Bet es pārsvarā ievēroju jau spēlētājus gan pēc slidām, gan pēc nūjām, pēc nūju tinumiem un arī pēc iesildīšanās apaviem. Šie iesildīšanās apavi piedara Jakubam Šindelam. Krišāns Rēdlis, te pats pa sevi, Sandis Ozoliņš. Kļūda, Rodrigo Laviņš, Sandis Ozoliņš sēž blakus, tāpēc, kad šādi te uzlīmīti, par ko parūpējušies, man liekas, ir komandas biedri tikai viņam. Guntis Galviņš, Oskars Cibuļskis, Niklas Lucēnijus, numur 72, mūsu jaunais leģionārs Ville Nīmanens un pašā stūrī numur 21 Roberts Bukars. Tā kā pārsvarā mūsu ekipē menedžeris Aleksejs Kromčenkovs ir atbildīgs un kolosāli tiek ar to galā un arī sagatavo visi, ka čaļi jau atbrauc uz treniņu, uzvāra rīta kafeju, uzēda rīta cepumus vai riekstiņus vai kādu šokolādi. Viss ir sagatavots treniņam. Krekli ir smuki, skaisti izmazgāti, ir nolikti, katrs var atnākt un attiecīgi kā treneris ir sadalījis pa maiņām uzvilkt vai nu balto vai nu melno kreklu. Veļa vienmēr ir izmazgāta, vienmēr ir tīra. Citreiz tā liekas, ka patiesībā spēlētāji un sportisti ļoti tīrīgi, bet paši saprotiet, 2 reizes dienā treniņi, spēles, pārlidojumi un faktiski veļa tiek mazgāta pēc katra treniņa, pēc katras spēles. Katram ir savs nodalījums nūjām. Par nūjām te ir vesels stāsts, te var stāstīt un stāstīt un stāstīt, un jūs paši redzat, ka 2 vienādu nūju nav. Jā, varbūt mēs redzam, ka Sandis Ozoliņš spēlē ar pēdējā modeļa Easton Q50 nūjām. Vapor APX jaunie modeļi, ar kuriem spēlē vairāk spēlētāji. Daži izvēlās varbūt iepriekšējos modeļus, varbūt kaut jaunāku modeli, bet katrā ziņā katram tas lāpstīņas izliegums ir pilnīgi savādāks. Un kas ir interesanti, tur ir arī vesels tāds, zinātnisko darbu varētu uzrakstīt, kā spēlētāji notiņ šos nūju galus, kas būtu ļoti ērti viņiem turēt ar hokeja cimdu rokā, lai tā nūja neaizslīd ārā un varētu veikt savus tiešos pienākumus, aizsargi neutralizēt pretinieku spēlētājus un rips uzbrucēji attiecīgi mest golus vārtos. Kāda interesantākā nūja, kāda savā mūžā es redzēju, varbūt pat nūja, bet, protams, ka viņas vairāk šeit nav. Bija Marcelam Hosam, kurš aizvadīja kolosāls 2 sezonas Rīgas Dinamo sastāvā. Ja teiksim, es nezinu, kā to zinātniski varētu izskaidrot, bet apmēram to nūju varētu uzlikt apmēram pa vidu, tad viņai būtu jāstāv. Hosas nūja bija tā, ka noliek pa vidu un tas gals gāja nenormāli uz leju. Smaguma centrs, kur viņš turēja to nūju, bija ļoti, ļoti liels, ļoti smags, teiksim, varbūt 1 rulli, varbūt pusotru rulli, bet viņš iztina uz katras nūjas un to nūju galā bija ļoti grūti aptvert pat. Un tad nebija, pēc tam es arī vienreiz pamēģināju uzšķelt ar viņu nūju, un tas izskaidroja visu, jo smaguma centrs ir visu uz rokas galu, un attiecīgi nūjas gals, kur ir ripa un kur ir metiens, ir 10 reizes vieglāks. Un viņam tie saucamie slapshoti, tie šķīlieni sanāca vienkārši kolosāli un zibenīgi, un tāpēc man liekas arī tas ir tāda no viltībām, ko piekopju spēlētāju, un katram 100 punkti ir sava viltība, sava doma, kā jāsatina nūja un kā ir viņam parocīgāk spēles laikā spēlēt. Arī stāsts par nūju tīšanu, teiksim, Jāņa Sprukta nūju mēs paņemsim, Jānis Sprukts. Nūjas mēs vienkārši varam atšķirt pēc tā, kādi uzraksti ir uz nūjām. Ozo, Sočs, tātad sotnieks, Saška 17. Aleksandrs Nižvijs, GG, GG, Guntis Galviņš. Par to ananāsu es jums sāku stāstīt. Ananās Ainārs Podziņš. Es gan nezinu, viņš pats vienreiz Twitterē lasīja, kad ir stāstījis par to stāstu, kā viņš nonācis pie iesaukas ananās. Vienkārši, ka viņš jau maziņš būdams no Latvijas aizbrauc uz Krieviju un ar netipisku, tā kā Krievijā dzīvot ar netipisku krievu vārdu Ainārs, tur grūti viņu bija izrunāt, un tu viņu tā ir iesauc par ananāsu, un viņš arī uz nojām liek savu vārdu. Ananās palīdz, tas viņam nepalīdz, nezinu, katrā ziņā jau 3 golus ir iesitis. Tā, mēs par Jāni Spruktu. Mūsu iemetienu meistars, iemetiena lielmeistars. Nūja kā nūja, bet katrā ziņā galvenais, ar kādiem mērķiem tiek sasniegts rezultāts, tas nav svarīgi. Interesants stāsts par to iemetienu nūjām, kad bija, atceramies, tāds Marks Hartigans pie mums spēlēja. Un Hartiganam tā nūja vispār bija ļoti interesanti aptīta. Paņemsim Māri Jučeru vienu no nūjām. Vārtsargiem nūju gali ir tā, ka viņi tur, teiksim, metās nūjas ārā. Es domāju, ka tas ir tikai un vienīgi tāpēc, ka tas nūjas gals ir tāds pēc iespējas vairāk, lai neslīd projām no rokas. Hartigans vēl vairāk tīna šo te skoču šeit pašā galā tieši uz iemetieniem, ka gāja. Viņš teica, ka ritīgi var ieķerties tajā nūjā un tad cīnīties. Un, tas procents, protams, ka viņam kā vienmēr bija ļoti labs. Komandas gatavība iziešana uz ledus.
Šie nav nekādi atpūtas galdi. Protams, ka tie ir masāžas galdi, un pie mums darbojās 3 fizioterapeiti, atvainojiet. 3 fizioterapeiti, pēdējais no tiem ir atbraucis no Somijas, tā kā liek kopā, sagatavo spēlētājs pirms treniņiem, pirms spēlēm, un tas pats notiek arī pēc spēlēm, jo, kā man interesanti vienreiz sanāca parunāt ar vienu no mūsu leģionāriem, ka tīpaši brīdī, kad viņi atbrauc, ir ļoti daudz tādas birokrātiskās lietas, visādas reģistrācijas un gatavošanās un visu. Un es saku, nu tagad mums arī dzīvokli vajadzētu paskatīties pēc treniņu, šeit nē. Ir jāpēd, ir jāatpūšās, jo spēlētāja ķermenis ir kā labi eļļota mašīna, kura visu sezonas laikā arī jāuztur tādā fiziskā formā. Un tieši tāpēc arī viss tas saucamais stafs vai apkalpošais personāls, kurš apkalpo komandu un ir kopā ar komandu no sezonas sākuma līdz pat sezonas beigām, gan treniņos, gan izbraukumos, tiešā veidā par to arī rūpējās. Fizioterapeiti, dakteri, kuri jauc nepieciešamos kokteļus gan pirms treniņiem, gan arī pēc treniņiem, lai organisms atjaunojās, iegūst pēc iespējas vairāk spēka, vairāk enerģijas un ir gatavs atkal, teiksim, nākamajam posmam vai attiecīgi treniņiem vai attiecīgi spēlēm. Šitai notiek tā saucamā pucēšanās uz treniņu, ģērbšanās. Nu, un tad patās arī mierīgi čaļi dodās, nekur tālu viņiem nav jāiet uz ledus laukumu. Tie, kas nav bijuši piņķos, protams, ka ir atšķirība trenēties un spēlēt piņķu hallē vai trenēties un spēlēt arēnā Rīga. Čau, kā iet? Aiziet uz treniņu. Jo piņķos ir tā saucamais mazais starptautisko izmēru laukums, kas ir 56 x 28 metri. Arēnā Rīga ir olimpiskais izmērs 60 x 30. Tā, palaižam čaļus, čaļi dodās uz treniņu, mūsu nākamā Dinamo paudze. Viss kārtībā? Ideāli. Un tas arī lielākais stāsts ir par leģionāriem, teiksim, kuri atbraukuši no Ziemeļamerikas. Ka ļoti nepierasti, tīpaši pirmās spēles ir aizvadīt arēnā Rīga, jo tu skrien, un tas bords kā nenāk, tā nenāk. Visi pieraduši spēlēt Ziemeļamerikā uz mazajiem laukumiem, atbrauc uz arēnu Rīgu. Nu jā, tur ir tomēr vairāk metri gan šķārsām jāskrien, gan arī platumā jāskrien. Kā treniņā, kas šodien būs? Smags treniņš vai viegls? Nezinām. Vieglais treniņš? Kā dalās smagie treniņi un vieglie treniņi? Nezinu. Ja? Bet esat gatavi kārtīgi? Jā. Nu, ideāli, labi. Mēs dosimies tālāk paskatīties, kas kur kā notiek. Nu, varbūt tāda interesanta, varbūt arī ne, bet mēs tur runājam par to mazgāšanos katru reizi, jo tā arī ir. Kā treniņš beidzās, mums ir īpašie tādi veikalu rati, kur spēlētāji savu apakšveļu zeķis nomet nost. Un mazgāšanas telpa bez visādiem apmāniem. Pēc katra treniņa mēs viņus skaistus un smaržīgus palaižam atkal uz nākamo treniņu. Un, nu, varbūt arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc spēlētāji uzrāda ļoti labas sniegumus. Viss notiek pavisam kompakti, pavisam blakus. Šodien tur skan tā lielā mūzika skaļā, tā ir mūsu Dinamo jauniešu komanda, Raimonds Vilkoits, HK Rīga. Arī čaļi gatavojās, trenējās, un faktiski viss jau notiek arī jauniešiem gluži tāpat kā Rīgas Dinamo. Gan gatavošanās treniņiem, gan arī treniņu process, masēšanās, dakteris, vispārējais, ekipējums un tā tālāk un tā tālāk. Ja mēs pašā sākumā teicām, ka tā, nu reko arī tie, nekas jau nav izdomāts divriteņs no sākuma. Nav nekādi super speciālie hokeja rati, netīrās veļas mazgāšanai. Tie paši veikala rati ir, kur tiek samest netīrā veļa un pēc tam attiecīgi arī tīrā veļa iekšā. Un stundīti no mazgāšanas telpas līdz attiecīgai ģērbtuvei. Es teicu, ka mums tāds ekskluzīva iespēja ir dabūt atslēgu no Rīgas Dinamo ģērbtuves, bet atslēgu no Rīgas Dinamo ekipējuma noliktavas, no to gan mēs nevaram dabūt, tāpēc, ka par ekipējumu ir atbildīgi ekipējuma menedžeri un tur svešās personas iekšā netiek laists. Jo ar ekipējumu arī ir ļoti interesanti, kad skaidrs, ka mēs nevaram iedot katram spēlētājam vienu standarta komplektu. Katrs ir pieredzis pie īpašiem cimdiem, pie īpašām slidām, varbūt pie ķīveres. Un par to ir faktiski atbildīgs mūsu ekipējuma menedžers, kurš no A līdz Z zina, kas kuram ir vajadzīgs. Par to ekipējumu mēs sākām runāt par Džemiju Lundbergu. Jo ar katru gadu jau, protams, ka ekipējuma ražotāji nestāv uz vietas un uztais kaut ko jaunu, mēs smējamies kaut ko kosmiskāku, kaut ko dārgāku. Un tas attiecās uz nojām, tas attiecās arī uz slidām. Jaunākais Bauer modelis Apex. Un tad bija tā, ka Džemijs teica, pastāv viens sūtījums nāks, un viņam slieces nāk jaunas. Saku, visiem taču ir normāls slieces, tā teiksim, paņemsim šitos apeksus un, teiksim, karsuma apeksus. Karsums, starp citu, nevis ar apeksiem, bet joprojām ar
Kas mums tie ir? X60, ja nemaldos spēlē. Tātad no slieces slidzābaks tā kā viss plus mīnus izskatās vienādi. Bet mazliet vairāk ieskatoties, tas arī tā interesanti. Jūs redzat, ka tā grope karsuma slidai, tā kā visai regulārā gropa ir. Džēmijas slidai te vēl kaut kāda tā kā slēpēja vēl pa vidu kaut kāda gropa. Iet atkal kaut kas jauns, kaut kāds lielais jauninājums. Tā zinātniski uzprasot, ko tas nozīmē un kāpēc tas ir vajadzīgs, vienkārši slidas vairāk slīd uz priekšu. Teiksim, tu pārbaudot, nezinu, vai tas ir iespējams pārbaudīt, un vienkārši ieskarienoties un miera stāvoklī slīdot. It kā šitās slieces slīd tālāk nekā parastās slieces, bet ir tas tā vai nav tas tā, katrā ziņā katram spēlētājam visas tiesības ir darīt visu iespējamo, lai viņš varētu spēlēt labāk, iesist vairāk vārdus un katrā ziņā priecēt pēc iespējas vairāk līdzjutējus. Rīgas Dinamo ģērbtuve, fizioterapeits, tātad divus masāžu galdus redzējām Dinamo ģērbtuvē. Fjodors Mazurs pieņem savā kabinetā atsevišķus spēlētājus. Un ir vēl viena atslēga, pie kuras neviens cits izņemot 1, 2, 3, 4 personas, kas ir Rīgas Dinamo treneri, Pekka Rautakalijo, Artu Sabols, Viktors Ignaķevs un Sergejs Naumovs netiek klāt. Šitien te ir tās Dinamo smadzenes, kur notiek visas spēļu plānošanas, maiņu plānošanas, analīzes un tā tālāk un tā joprojām treneri istaba. Viņa nav liela, bet viņa ir ļoti svarīga. Dažreiz ir tā, ka ir jāsagatavojās treniņam, un tad ir spēlētāju vēl viena telpa, trenažera zāle, kur pēc īpašas programmas, ko sastāv fiziskās sagatavotības treneris Vilnis Klucis, spēlētāji attiecīgi gatavojās, vai tas ir sagatavojās treniņam vai atsildās no treniņa. Tā ir viena acu varam paskatīties pēc treniņa. HK Rīga, mūsu jauniešu komanda, atsildās. Ritenis arī laikam viens no labākajiem spēlētāju draugiem ir. Un, protams, svari. Par tiem es sīkāk, smalkāk nestāstīšu. Par to mums atbild Vilnis Klucis, un noteikti šis fiziotreneris zina, ko dara un kā sagatavot spēlētājs, jo arī tā interesanti ir paskatīties pēc spēlēm. Spēlētājs uzreiz nav tā, ka nomazgājās, saģērbjās, iedod autogrāfus, nofotografējās ar līdzjutējiem un dodās mājās. Vēl ir tās atsildīšanās procesi, kad noteikti ir jāpaskraida, visi saģērbjās un noteikti aiziet izskrieties. Un arī ar tiem pašiem svariem. Kāds pacelā štangu, kāds pietupiens taisa, kāds leciens taisa, kāds pastaipās, kāds vēl kaut ko. Tā ir vesela ķīmija, kas gala rezultātā sanāk vienā kodolā iekšā un rada to super vēlamo rezultātu, protams, izturību, precīzes metienus, vairāk uzvaras, vairāk golu pretinieku vārtos. Esam tādu mazo ekskursiju pa Inbox ledus hāli izgājuši. Skaidrs, ka pieņemsim treniņš ir beidzies, ka tā kā tagad tāds maziņš starpauzīti ir spēlētāji atkal ārā no hāles. Un interesanti lieta, es pat neteiktu, ka sēžās savās mašīnās. Ļoti interesants idejas skatīties, kā viens ar otru kooperējās un brauc uz treniņiem un brauc arī no treniņas. Pilnīgi iespējams, ka vienā mašīnā šeit tad vesela maiņa sasēžās. Un, ko es vienreiz tās ievēroju, ļoti interesanti, ka uz arēnu Ģirts Ankipāns ar Jānis Prūktu brauca mazajā, bet ātrajā, foršajā Ģirta Ankipāna Mini Cooper mašīnā. Jūs stādaties priekšā tādi divi lieli tēviņi izkāpj ārā. Tas tā interesanti, bet katrā ziņā komanda ir ļoti draudzīga un vienmēr visiem izpalīdz. Un starp citu arī Sānis Ozoliņš tad atved kādu no saviem kolēģiem, saviem komandas biedriem vai nu uz treniņu, vai nu uz arēnu Rīgu. Tā kā katrā ziņā šobrīd jūs redzat un saprotat, ka tas kolektīvs un tā draudzīga atmosfēra šeit ir starp Rīgas Dinamo spēlētājiem ir visnotaļ ļoti lielā cieņā. Kā gan savādāk to kolektīvu saliedēs, jābūt labām attiecībām, un tad arī vispārējais būs gan rezultāti, ko mēs redzēsim arēnā Rīga, jo pavisam drīz nākamajās spēlēs, jo sākot, kad mums sanāk nākamā trešdien, 16. novembris, tad arī 20. novembris, kad Maskavas Spartaks viesosies pie mums. Katrā ziņā bez hokeja mēs nepaliksim, un šī ir tā vieta, kur, ja arēnā Rīga nedzīvo hokejs, tad hokejs vienmēr un visu laiku dzīvo Inbox LV ledus hālē. Laipni aicināti. Paldies!